mēs varam no vairākiem līmeņiem skatīties uz to ciešanas iemesliem. Banālākais, tāds visprimitīvākais, visvienkāršākais ir, kāpēc cilvēki cieš, jo viņiem salādēts galvā daudz dažādu tēlu un informācijas, un tas, kā te visam ir jābūt, kā viņam vajadzētu būt dzīvē, kā var dzīvot, kā ir pareizi, kā ir nepareizi. Un tad, kad viņi dzīvo savu dzīvi, viņam tas scenārijs atklājās, kurš neatbilst visiem tiem tēliem, tam, kas viņam tur ir galvā. Un dēļ tā viņi cieš. Tas ir principā primitīvākais galvenais. Ja? Ja mēs aizvāktu prom visus šitos veidus tēlus, kuri rādītu, kā vajag būt, kā ir pareizi, kā nav pareizi, un ļautu vienkārši piedzīvot dzīvi cilvēkiem, viņi vairs tik ļoti neciestu. Viņi neciestu, ja viņi neskatītos, teiksim, mūsu rietumu sociums, viņš cieš vispār no tā, ka viņš skatās uz bagātību, pārticību, uz mašīnām, uz telefoniem jauniem, uz visiem tiem Instagramiem, visiem tiem veiksmīgajiem cilvēkiem, kā viņi dzīvo. Viņi ir ļoti maz procenti, viņš ir 5% no visas sociuma populācijas tā dzīvo. Lūk, viņi uz tiem 5% skatās, arī to grib, bet neko nedara, tāpēc, ka tur ir konkrētas rīcības darbības jādara, lai tu tur nokļūtu. Un viņi arī nezina, principā, kā tie cilvēki patiesībā jūtās lielākā daļa. Jo, ja viņi zinātu, kā viņi tur jūtās, iespējams, viņi tur vairs nemaz negribētu pie viņiem. Un viņi skatās, un pēc tam viņiem tas dzīvē viss nav, nesanāk, un viņi cieš no tā. Un, teiksim, mazais princips arī, teiksim, attiecībās tu tur esi sadomājies, kādam viņam tur jābūt, pēc tam tu viņās tur esi, viņas ir kaut kādas savādākas, ir konflikti, kaut kādas nesaskaņas, par to tu nebija domājis, tu savā galvā nefantazējies par konfliktiem, nesaskaņām. Un tad notiek šī vilšanās un ciešanas ieslēdzās, jādēļ tā, ka neatbilstēji savai iestādītāji bildītei. Bērnībā, pieņemsim, meitenītēm, jā, un puikām tur par tiem bruņiniekiem, par visu šitās pasakas, atbrauks, izglābs, tur tāds varonis, arī galvā salādēta tēli, pēc tam īstenībā tā nav, un es ciešu, vai tā, ka neatbilst. Tas ir tas banālais. Nākamais līmenis, kāpēc cieši, ir tas, ka cilvēks lielāko savu dzīves daļu un vispār visu savu laiku pavadā šeit kaut kur, mentālajā, jā. Mentālajā tas ir domu pasaulē, viņš domās ir visu laiku. Un dēļ tā, ka viņš nav klātesošs dzīvē, jā, viņš cieš. Jo tur tas process ir nekontrolējams, jā, lielākā daļa cilvēku pārsvarā visi viņi nekontrolē savas domas, nekontrolē, kas tur notiek, tas viss noris pats no sevis, automātiskās reakcijas, automātiskās viss. Ieslēdzās fizioloģiskajā ķermeņa procesa, caur šitām visiem galvā notiekošām. Viņš nekontrolē, kur viņa uzmanība krīt, jā, uz saturiem dažādiem, jā, uz cilvēkiem, notikumiem, neko nesaprot, pārtiku kaut kādu tur, vai kustās, nekustās, viss tas notiek pats no sevis kaut kādā tā kā sapnī, kur viņš, principā, liekas, ka viņš kaut ko kontrolē, patiesībā viņš neko nekontrolē, bet tā notiek šī cieša. Galvā šis nebeidzamais, tas riņķis, kas tur griežās, tas motoriņš, tas domu, tās rāda to visu pasākumu. Plus ir cilvēki, kas to visu pārvalda, kontrolē, jo viss marketings uz to ir uzbūvēts. Visa pārvaldība ir uz šī principu uzbūvēta. Cilvēki cieš. Tā, ka viņš nemaz savu nepiedara. Jā, lūk, nākamais levels. Trešais levels jau ciešanu, tas jau vēl dziļāk mēs ejam šajā jautājumā, ir kas tad tās domas tur pārvalda, kas tad ieslēdz tos visus mehānismus, kas tad tās visas sajūtas ieslēdz cilvēkam. Jā. Un tur ir konkrēts dziļš fizioloģisks. Jā, viņš ir fizioloģisks, jo ir ar fizisko ķermeni saistīts smalkajos tajos pasaulē tā saucamā, jā, ja mēs neesam tikai šis fiziskais ķermenis. Mēs principā esam vienkārši robotiņā iekšā sēžam. Tas, kas mēs patiesībā esam, viss tas, kas tika piedzīvots cilvēka ģimenē, es domāju, attālinātajā ģimenē, jā, tur, teiksim, dzimtā, mamma, tētis, viņam ģenētiskais kods ir tās visas tā kā atslēdziņas. Pie kaut kādiem konkrētajiem sajūtu līmeņiem, sajūtām.
Un lūk, apkārt visa pasaule ir tikai kā ieslēdzēji, kas palaiž šīs sajūtas, šos notikumus visu, un cilvēks jūtās konkrēti, viņam tur ieslēdzās. Ciešanas ir no tā, kas viņam ir ģenētiski nodots, ko viņš savā dzīvē ir piedzīvojis, tās saucamās psihiskās dažādas traumas. Tas, kas ierakstās, tas tāds mehānisms, kas darbojās šeit. Un tas viss ir tas, kas aktivizē arī domu procesus un tā tālāk. Un lūk, šis ir jau trešais vai šis dziļais līmenis, kas rada šīs ciešanas. Un cilvēki, pieņemsim daudzi, lielākā daļa, nodarbojas ar kompensācijas mehānismiem. Viņi visādos veidos cenšas šos savas sajūtas, kuras viņiem palaižās, un šīs domas, kas tur griežās, visādos veidos kompensēt. Pozitīvajām lietām ar negatīvajām lietām. Pozitīvais, pieņemsim, kompensē ar sportu intensīvu, veselīgu dzīvesveidu, ar meditācijām, ar aiziešanu prom kaut kādā garīgajos meklējumos, šajā pasaulē, kura bieži vien arī beigās noved pie ciešanām lielām. Tur ir vēl citi principi, kas strādā, tas viss jāsaprot, kā tas viss ir. Vai arī negatīvajās, tas ir alkohols, pārmērīga ēšana, pieņemsim, tur kaut kādas tur depresijas, apātijas, noslēgšanās sevī, tur filmu skatīšanās, tāds dīvains kļūst. Vai arī narkotikas kaut kāds ekstremālais, viss kaut kas, tu teiksim, tas arī ir ļoti bieži kompensācijas mehānisms. Un arī kompensācijas mehānisms patiesībā ir arī, kad cilvēks, pieņemsim, glezno zīmē, tāds dīvains, viņš gleznās ieliek šo visu kompensāciju, vai raksta kaut ko, vai ar fotoaparātu skraida un fočē visu, vai arī mūziku rada. Un šeit mums dzimst ģēnija tādā veidā, jo viņš to visu mēģina kompensēt tajā un visu uzmanību aiziet uz turien, lai tikai nejustus tās sāpes, ciešanas. Un tad rodas kaut kas ģeniāls. Tā kā šis mehānisms patiesībā ciešana, viņš mums ir iedevis lielāko daļu visu šo ģeniālo, šo apbrīnojamo, kas mums šeit ir uz zemes radīts. Jā, tas tieši saistībā ar kultūru un arī ar zinātni. Jo zinātnieki dīvaini, viņi arī parasti iet šo zinātnē iekšā, tā lai neciestu, jo pārējā pasaule viņam rada šīs nepatīk ciešanas radņojumus, un pēc viņi noslēdzas savā šajā zinātnē un tur kaut ko rada ģeniālu, jaunus izgudrojumus. Tā kā šis princips no vienas puses lielākajai cilvēku daļai, kuri nav šis potenciāls ģēnijā, viņš ir traucējošs, bet tiem ģēnijām viņš sanāk ir vajadzīgs. Bez viņa nerastos šīs ģeniālais, kas mums šeit ir.